kā saka, bija vētra, tad katra jauna choreogrāfija, kur tiek uzvesta, pirmo reizi, kur uzstājās, ir pasaules pirmsrāde, un tā būs ar deju, perhaps, vai varbūt tāda dāma deja sarkanās simtos skaistot. Pats satais choreogrāfiju un pat visvairāk jauc. Meitenes gatavojas lielam koncertam, deja vētra. Un, Natāša, vai tu esi gatava jau koncertam, vai liekas, ka kaut kādas dejas vēl aizmirstās? Nu, kaut kā būs. Tev arī liekas, ka visas dejas aizmirstās. Tas ir labi. Gatava, ļoti labi. Un, Vereč, ko tu domā? Par sevi es domāju, ka ne saviem. Par ko būs mūsu deja? Ar šīm te cepurēm? Par ko mēs dejosim? Tur viss kaut kas būs. Tur būs mīlestība, cerība, varbūt kaut kas. Kā teiks, tā būs. Kā nodejus, tā arī būs. Tu? Viss kārtībā būs panākti pamostējus un izdejušu. Mums ir tāds kritērijs deja choreogrāfa iemācīšanās atmiņai. Es meitēm saku, es jums pa nakti zvanu un saku, lūk, nostājieties un nodejojiet tādu un tādu deju, piemēram, drumsolo. Un ja to deju var nodejot naktī pamostoties, tad viss ir kārtībā. Tas ir, kad zemapziņā viss ir iegājis un deja nesajauks, vai ne, meitenes? Mēs 25 gadus jau drīz peldēsim vienā kuģī un nekad neesam vēl nogrimuši. Vai tiešām nogrimsim 25. gadā? Nu redzēsim.